Vienotības kilometrs un dalība paralimpiskajās spēlēs nav mērojami vienādos svaru kausos. Tomēr tādi pasākumi kā Nordea Rīgas maratons var būt sākums vai arī daļa no tā, kas tālāk īstenojas ceļā uz lielo paralimpisko sportu. Visdūlākais bija Daļiņas skrējiens 108 km Rīga-Valmiera. Gints Jonasts ir nākamo paralimpisko spēļu kandidāts lokšaušanā. Savulaik piedalījies arī Frankfurtes tautas dziesmu starptautiskajā Rīgas maratonā un vairākos pusmaratonos, bet Daļiņas skrējienā Ginta ratiem divkārt sprāga riepa. Valmierā viņš finišēja pēc 8,5 stundām. Pēc tam gan bija grūti kaut kāds pusotru nedēļu vai divas tā kārtīgi paiet nevarēja. Jo, kad tu esi galīgi uz ratiem, tad ir savādāk. Bet, kad tu vēl staigā nedaudz, tu sāki šitādā te podājas, tu nevari iztaisnoties. Ne tikai maratons, bet arī galda teniss, svarcelšana, šķēpamešana un lodes grūšana. Tas viss Gintam palīdzējis tikt līdz 4. vietai Eiropas čempionātā lokšaušanā, kas šajā gadā notika Francijā, Vichy pilsētā. Jau cīnījos pa medaļām, un cīņā pa 3. vietu mēs izšāvām abus vienāds rezultāts ar manu pretinieku. Un tad katram vajadzēja šaut vienu bultu. Es iešāvu 7. viņš arī iešāva 7. Un tad tiesnesis mēra no centra, kuram tuvāk, viņam bija pa kaut kādu puscentimetru tuvāk nekā man. Un līdz ar to medaļas bantīti paostīja, bet medaļa nesaņēma. Invaliditāte sākās jau agrā bērnībā, tomēr puiciskais spīds un vecākā brāļa sajūta Ginta fiziskajā varēšanā darīja lielas lietas. Man ir brālis, kurš ir vesels, pilnīgi. Es esmu vecākais, kā es tur brālis brauc ar riteni, kā es nebraukšu ar riteni, es iemācījos braukt ar riteni. Brālis mēģināja aizmukt, man jānoķer, es ar kruķiem iemācījos ātri skriet. Pirmo reizi uz lokšaušanu aizgāju 89. gadā, tad vēl bija sporta klubs Optimists, un tad bija Ivo Lipsti, mums treneris. Un tad es aizgāju turien, tā kā sāku trenēties. Un man tas iepatikās, bet tad sākās brīvā Latvija, un viss tas izputēja. Lokšaušanai Gints atkal pievērsās pirms 5 gadiem. Sākumā viņš šāva stāvot kājās, tagad sēdus. Šobrīd Gints savu meistarību pilnveido kopā ar Latvijas lokšāvēju izlasi trenera Eduarda Lapsiņa vadībā. Pārsvarā es izvēlējos tāpēc to sportu veidu, ka tur ir viens no nedaudziem sporta veidiem, kuru, pieņemsim, cilvēks ar kustības traucējumiem vai kaut kājiem var iet vienā līmenī ar pilnīgi veseliem cilvēkiem. Jo lokšaušanā nav noteikts, kā tu šauji sēdus, stāvus. Galvenais, kur tu trāpi. Vai ziema vai vasara, Gints trenējas vismaz 5 reizes nedēļā. Garākā distance lokšaušanā ir 90 metru, bet olimpiskā 70. Diemžēl ziemas laikā šāda attāluma mūsu platuma grādos nav iespējami, tāpēc jāaprobežojas ar 30 metriem. Ziemas mēnešos Gints šauj angārā, kur gaisa temperatūra turas mazliet virs nulles. No 90 metriem ir gadījies, kad bultas nošķeļ bultai uzgalīti. Vasarā mēs šaujam ārā. Vasarā ārā, un ziemā šaujam telpās, jo nav citas iespējas. Un reizi nedēļā tur mums uztaisīta tāda nojuma ir. Ja laiks nav mīnus tur kaut kādi 15 vai cik, bet ap 0, tad braucam šaut uz lauku. Lokšaušana kļūs arī par Ginta dēla dzīves daļu. Tagad viņi abi cenšoties pārspēt viens otru, trenējas katru dienu. Lokšaušana man patīk. Kā arī mans treneris izsakās, lokšaušana, tas ir dzīvesveids jau, ka tu tajā esi iegājis, tas tev jau aiziet. Bet, sevis pierādīšana, nezinu. Drīzāk patīk tas, ka ir iespēja cīnīties un parādīt, ka tu kaut ko vari vēl. Bet, kad aiziet jau lielais sporta veids, tur jau veselības uzlabošanai nekas nepaliek, ja tev jātrenējās. Un jāšauj, tad ir citreiz lietas laikā, citreiz ir bijis tā, ka tu viss lapšies un es vēl šauju tajos ratos. Un, kad ja es pieceļos no viņiem, tāpēc tam es sēžos tā kā peļķē iekšā. Un ja tev visu dienu tā ir vēl jāšauj, tad tur veselības tā. Savu dzīvi Gints nevar iedomāties bez treniņiem. Tomēr šis sporta veids nav lēts. Vienas bultas cena vien ir 40 latu. Tāpēc līdzās ikdienas treniņiem Ginta dzīvē ir arī darbs. Jau 15 gadus Rīgas centrāltirgū viņš kopā ar mammu veido un pārdod ziedu kompozīcijas visiem dzīves gadījumiem. Laikam dēļ tā, ka tas ir diezgan dārgs sporta veids, kā visi tehniskie sporta veidi, un prasa tur 5 reizes nedēļā tos treniņus izbraukāt. Laikam tāpēc arī es esmu vienīgais Baltijā, kas
tik nopietni nodarbojos. Nākamajā gadā Gintam jāstartē pasaules čempionātā Itālijā, Turīnā un vēl 2 sacensībās Čehijā un Anglijā. Pasaules reitingā šobrīd Gins ir 15. vietā. Viņam ir pamatotas izredzes braukt uz olimpiādu Londonā. Lielāko daļu izšķirs Turīna. Turīnā, pat cik man nav komandas, tad tur izredzes būs diezgan grūti, jo tur komandas iet daudz. Individuālā jābūt trešajai, trīniekā. Gins ir cīnītājs. Grūti iedomāties, ka uz sacensībām Čehijā 1200 km viņš pats brauc pie stūres un iegūstot 6. vietu, pats rullē arī atpakaļ. Pārējiem dalībniekiem, kam līdzi ir savi treneri, asistenti un psihologi, mutis vaļā. Tagad viņa mērķis ir paralimpiskās spēles.